6. sērija. Bankoka ir ļoti dzīvīga ar ūdens transportu un pārvietošanos. Gan no viena krasta uz otru krastu, kur atrodas dažādi apskates objekti, gan arī tu vari paņemt tūres turpat pa kanāliem un pastīties, kā dzīvo cilvēki jau kopš seniem laikiem uz ūdens un pie ūdens. Viena no tādām tūrēm pa kanāliem mums spontāni un neplānojot, kā teikt, iegrūda mums rokās, izkāpjot no kuģa, pārbraucot upi. Uz karstām oglēm. This for free? Labi. Karoči karstām oglēm paņēmām 1200 bati. Laižam. Jā. Šis viss bija tik spontāni, ka vienā brīdī pat šaubījāmies, vai mēs esam pareizā kuģīti iekāpt. Karoči mums tā spontāna ātrā ideja. Ielicām ātru laivā. Cerams, ka vispār tā bija tā īstā tā laiva, es nezinu. Cerams, ka tur ir 3 gabali negaidīgi. Bet labi, ok, braucam. Pieskārās. Braucot pa kanāliem, liekas, ka tu brauc pa kādu aplūdušu vietu. Bet nē, šis ir upes pietekas kanāls, un gadu simtiem tas ir šeit, un cilvēki pielāgojas un apdzīvo to jau seniem laikiem. Mums atkal gan ir privātā tūri, ne? Viena meita. Ak jā, ja brauksiet šādā tūrē, tad gan maziņus, gan lielus varānus varēsiet satikt bieži vien malā sauļojot. Tā bišķi laivas varās, skaties, sāna. Jā. Arī šeit ir savi ceļu, jeb ūdens satiksmes noteikumi. Laivas dod ceļu citiem apstājoties, it kā jau tīri loģiski, jo ar šīm garām gondolēm lāgā neizbrauks divatā krustojuma. Neizbēgt arī no tirgoņiem šeit kanālā, ja piestājam pie šādas tantiņas, un šī tad piedāvā sākot no suvenīriem un beidzot ar atspirdzinošiem dzērieniem. Protams, kur tad bez augstā aleņa, to arī var dabūt. No, thank you. Mēs tā braucam vienkārši tantuks tāds malā, tirgojās. Šeit jau viens varāns diezgan liels taisās rāpties augšā uz malas. Bišķiņ uzkāries tikai. Mājas mēs šeit varējām redzēt dažādas, pārsvarā gan tādas pusagrūšas, un tā vien likās, ka drīz iegāzīsies ūdenī. Pirmais, starp šitādām mājām arī villas ir. Kā nekur ir tās zīmes. Wow! Fiš? Paņem ārā, maizīt. Un šeit arī sapratām, kāpēc mums iedeva līdzi maizi. Jeb varam paši barot zivis, un tās bija tiešām ļoti daudz. Paskaties, kas tur zivis ir. Ej, tak tu nost. Rekos tu līdz apelēt. Beidz varīgi. Un reku, mēs tagad maizi dodam, mums iedeva līdz maizi. Reku, kur ir lielās zivs? Reku, tu nost. Nav jau tik tālu jāmet. Reku, te patās, re. Nu, rekā mēs barojam zivtiņu šitien te lielās. Viņš jau brauc tālāk.
bojās ziltiņas. Rekur arī. Un skatās, re. Wow. Bigger? Oh! Nu redzi? Ej, tā nos kāds tās zivis ir. Jomajo. Pilns ar viņām. Nu šitā mēs arī barojam ziltiņas. Jā. Un šitas bija labs īstenībā, bazar nav. Brilstas labs. Jā, tās bija labais. Nu, es abrīnoju tos laivu lielos motors. Tie nav nekādi vieglos mašīnas motori, bet liekas jau, ka pat smago automašīnu motori. Kā viņi tur dabūna viņus iekšā, nestādos priekšā. Tur propka priekšā. Viens no nākamajiem apskates objektiem ir lielais Buda. Nu, kā lai saka, ja uzreiz teikšu vienu, sāksim ar to, ka te sākās liels kipišs. Ja kā nekā apskates objekts, kur no malu malām ved laivas ar turistiem. Kamēr tie tiek līdz tam. Ok, esam tikuši līdz tam un paskatāmies ātri, laiva jau slēdz atpakaļgaitu, braucam prom. Jeb tā arī bija tā lielās Budas apskata, īsās kodolīgi. Ak jā, Tamāra vēl paspēja ieraudzīt kārtējo varānu, kas šeit ir ļoti daudz malu malās. Jā, viņš parādīja lielo Budu tikai. Jā, nu šāda arī izskatās viena daļa no Bankokas. Viss ir ūdenī, jeb kontrasti ir ļoti iespaidīgi. Beidzot esam izbraukuši ārā Čauprei upē. Izlaižam mūsu vienīgo līdzbraucēju, kur viņai vajadzēja. Tālāk dodamies, kur mums vajag. Nu, bet kā tu upi te kačā, tas ir ārprāts, tādi viļņi īstenībā, jomajo. Kas ir problēmām? Paspruka. Atveicinoši. Netīrs ūdens. Un netīra kamera. Tā. Šitā te laivi mūs arī veda. Principā varam rekomendēt šo tūru, baigi labāk īstenībā. Bazar nav. Tamāri nolējusies, tas nekas. Lēnā garā arī tumsa ir klāt. Nē, pareizāk sakot ātri. Dīvaini tas, ka taizemē saule riet krietni ātrāk nekā mēs esam pieraduši Latvijā. Ar to pirmās dienas ir jāpielāgojās, jo te tev ir dienas gaisma un pēc brīža jau tumsa. Jā, un šis arī ir skats no mūsu viesnīcas. Un šie sikspārnīši, kas ir apmēram vistas lielumā, arī tepatās kokā dzīvo. Dzīvojam salīdzinoši klusā Bankokas rajonā, vairāk tā kā vietējo iedzīvotāju rajonā.
Tur, protams, sastopam ne tik daudz turistus un iecienīt turistu ēstuves, bet parasto vietējo ēstuves. Aizemē tas ir normāli, ka trauks mazgā turpat uzreiz pie ēstuvēm, uz ielas šādās bļodās. Ejot tālāk vakarā pa ielu redzam arī šādu skatu. Sākumā nesapratām, vai tas ir kāds veikals vai kas, bet nē, šādi izrādās ir māja, ja tur dzīvo cilvēki. Nu šeit pabrojam ziltiņus rekur. Iespējams, kāds dienā šeit arī baros zivis, ja krastā atradām zivs barības graudiņus un domājām iesviedīsim iekšā. Redz, kas notiekās. Un tepatās krastā. Wow! Pasties, redz, cik daudz. Riku stotoda. Vai, mums lampai priekšā jau. Pusties to lielo. Tur ir kaut kas samveidīgā. Citā dienā braucām pa Čaupraju upi un redzējām, ka vietējais arī baro zivs. Neizprot, kāpēc tas tā dara, bet dara. Jā, ūdenī tās daudzās ir zivis, nebrīnaties. Un tā esam te atkal ēstūzī, arī vietējiem laikam te kā pārsvarā. Un, protams, ka atnez rekur atnez, šito mēs uzpasam pēc tam tikai. Mums atnez šito, protams, ka reku makaroni ir iekšā. Nu, kā lai tos makaronus jau mēs nemākam vienkārši ēst ar irbulīšiem. Es mocēju, man smuks sanāca. Nu, ko tu prasīji, Dakšiņ? Tev jau vajadzēja. Man vajadzēja, jā. Tā ir šeit, jā. Ak, bet šitos es nemāku. Ot iedos tev rīsus. Es māku ēst. Pēgā. Nu, žmurgājās tik pa to šķīvi. Vai, man sanāk ar re. Priekšals viss zemē. Ja, nē, redzi. Mūsu sarakstā bija populārākais apskats objekts Bankokā. Atkal par turistu daudzumu sūdzēties nevar. Jeb tur atrodas liels apzeltīts Buda un vēl dažādi tempļi, kur uzturās bieži karalis ar ģimeni. Vienā vakarā mēs aizgājām un bija jau pa vēlu, jo 5 tas varās ciet, un citā dienā, ja Valentīna dienā meklējām ilgi, kā lai tiek iekšā šajā lielajā teritorijā. Tā arī neatradām lāgā. Prikolīgākais ir tas, ka mēs ejam jau kaut 20 minūtes riņķišana visam. Mēs nevaram atrast ieeju. Visu laiku ir rādīts, ka šeit nav ieeja un bultus turien. Pēkšņi tā bultus pazūd, nav. Mēs ejam apakaļ tagad. Skatāmies kaut kāds gate 3, ķipa tunels. Ja problēma kaut kur bija cita, beigās prasot apsargiem, kā lai tiek iekšā tur, šie saka, ka tieši šodien tur braukšot karalis, un ja karalis braucot, tad šis viss lielais komplekts esot slēgts. Tālāk mums 2 dienas cenšoties apskatīt šo objektu arī neizdevās. Laikam nebija lēms, nu vismaz šajā reizē. Nu, kroči, jā, te viss slēgts ir šodien. Ielas slēgts, rekur. Tāpēc ir tik maz cilvēku. Kā te maz pasties, kas te notiekās? Nu, jā. Nu, kroči, visi ir ablumējuši ar šitien te, jo cerēja, ka varēs iet iekšā. Kāpēc viņi sēž te? Nezinu, gaida par... Moška gaida to karalu gaida. Tā, runājot par Taizemes ziemeļu galu, ja pareizāk sakot, par to, cik šeit ir augsts vai silts vai kā. Mēs esam patreiz 14. februārs. Šodien šeit ir kaut plus 35 grādi, pavisam nopietni. Vakariem bija kaut 34, rītdien sola plus 36 grādi sola. Plus 36 grādi. 14. februārs. Kas var būt labāks par smūtī? Ar pešana augu. Kāpēc es pieminu visu laiku 14. februāru? Tā taču ir Valentīna diena. Tie, kas seko līdz manām sērijām, to, ka vienā no iepriekšējām sērijām mēs nopirkām biļetes uz nakts izbraucienu pa Čaupraju upi uz vienu no izgaismotiem kuģīšiem. Mēs aizgājām 12. februārī un pirkām biļetes uz 13. februāri, bet tās bija jau izpirktas. Ne uz viena kuģa nebija brīvas vietas. Tad mums piedāvāja, mēs negribot uz 14. februāri, jo atlikusi viena brīva vieta uz vienu kuģi no visiem kuģiem. Opā! Tad, nu lūk, arī sakrita mums pavadīt Valentīna dienu romantiski uz kuģa. Ok, es jau te skrienu notikumiem pa priekšu. Nu tā, ar šādu jauku skatu pret visiem debeskrāpiem
šodien ir Valentīna diena, un Tamārai ir mazīs pārsteigumi. Viņa, protams, ka zina lietas kursā. Mēs brauksim ar to kuģi, tur būs vakariņas iekļauts, tur būs vēl viss, kas saistīts ar Valentīna dienu. Nu, parādīsim jums, vai ir vērts ņemt tādu tūri. Tāds tūris vairāks, bet šodien pa godu Valentīna dienu viņas ir dārgākas. Pa veseliem 15 eiro. Pareizāk sakot, mēs samaksājām no vienas personas 47 eiro. Nu, tad pastīsimies, vai ir to vērts vai nav to vērts. Tā parasti ir kaut kādi 30 eiro, jā. Viesu sagaidīšana uz kuģa notiek katram kuģim savādāk. Mums šādi sagaida apkalpojušais personāls. Romantiskās mūzikas pavadībā aiziet Valentīna dienas izbrauciens ar kuģīti pa Čau Praju upi. Cilvēki, protams, arī pilns, kā jau minēju, šīs tūras ir ļoti populārs un mēdz būt, ka arī 3 dienas būs aizņemti pilnībā visi kuģi, un šie kuģi ir vismaz 20 gabali. Cenā ir iekļauts ēdiens ar zviedra galda opciju. Šeit bija daudz kas, gan lielās garneles, lasis, austeres, suši dažādi silti ēdieni. Un, protams, kur tad bez saldajiem ēdieniem? Trakākais sākās tad, kad visi saleca pie tā saucamā zviedru galda, jeb tā kā nebūtu ēduši. Viens par otru ātrāk skrien ņemt sev gardāko ēdienu, un vispār bardaks sākās liels, bet man jūs priekš jums būs viens labs lifehacks. Ja nu gadījumā jūs arī izdomāsiet braukt uz jebkura kuģīša, tad neskieniet uzreiz un netaisat bardaku, ja ēdamo visu laiku pienes klāt, un ticat man, kruīza beigās stāvēs ēdamais vēl uz galda nenoēsts. Te jau liek atkal, viņi jau tā kā, sazīmes, apslimuši. Viens man čalis ar priekšā, grābi ir ritīgi tos suši. Pēc tam pasties atnes veselu. Bet apmēram šitā, te? Mazliet Tamāriņā, jā. Šeit mums sākās kaut kas neizprotams, jeb kaut kādā lauzītā angļu valodā mūs brīdina, lai mēs pieliecoties. Nevaram saprast, kāpēc. Izrādās, ka tur, par cik mēs braucam zem tiltiem, un kuģīši ir tik augsti, kad ar galvu var trāpīt tilta apakšai. Vienvārds sakot, mūs brīdina par draudiem. Go back to your tables and chairs. Kindly sit down. Go back to your tables and chairs for our own safety. Bet liekas, ka neviens lāgā neņem galvā to, un tā vien paliek stāvēt kājā. Nākamais tilts. Visiem saka, lai notupjās, bet neviens nenotupjās. Please mind on your head. Jā, šitas te ir zemāks. Tam ar to pieskārties filtru. Un to es saprotu, tas ir normāls ekstrēmisms, pasties, re? Tur gan noliecās. Baigi drosmīgie visi bija nenoliecās sākumā. Šādi ar ekstrēmu iesākās mūsu Valentīna dienas romantiskais izbrauciens ar kuģīti, un varam doties tālāk. Nu tātad šodien mūsu Valentīna dienas vakariņas, vai kas ir skatījās? No vakariņas? Saldo jau es jau paņēmu. Saldo paņēmu. Tātad, no kā sastāv es paņēmu dragonfruits, ananās, tāda ir garneles, tās ir augstās, bet paskaties, tāds nenormāli lielas. Nu, kas viņas tās tīģeru garneles skaitās, jā? Te vēl kaut kas, es nezinu, kaut kāds gliemies, ko es duši neapēdīšu.
Un Tamārai, kas tur ir? Es pie bērnu galda. Pie bērnu galda, ne? Friškas, ne suši. Jā, labu apetīti visiem. Uz kuģa norisinājās arī tāda maza šovprogramma, kur uzstājās nacionālos tērpos un maskās. Šis gan beigās izrādījās atkal kārtējais triks, kā nopelnīt vairāk no turistiem, jo pēc tam viņi gāja pie katra galda fočēties un, protams, kur tad bez tipboks, jeb tējas naudām. Nu, tagad skatoties, pa ko es jums teicu, ka cilvēku vairāk nav. Ja, respektīvi, jūs varat iet, ņemt, ko jūs gribat. Vienkārši jums ieteikums ir tāds, ka neskrienat sākumā, neņemat, ka te viss tagad dullē, te grūstās, ņemās, darās. Vienkārši bišķiņ pagaidat, reku mierīgi varat aiziet, paņemt visu tieši to pašu. Tomēr tagad tipiskais turists. Paņem pilnu bļodu, paņem visu ko, un, protams, ka vairāk neko nenoēd. Man no visu pa pišķam jāpagaršo. Tad jāpagaršo, jā? Lasi uzlika tā, es neņēmu. Nu, protams. Paņemtu mazu gabaliņu. Protams. Labi, ko tu rekomendē skatītājiem, kas tagad taisās šeit braukt? Ņemat daudz tējas naudu. Tējas naudu iet uz urā. Pat juniors dod. Kurš? Tākās dod. Ziedojiet, beigās ir daudz. Kaut kā tā. Un atkal mums nāk tilts. Atkal neviens lāgā neklausās. Eku brīdina visus. Tamār pieķerties? Visi taisās pieķerties. Jā, un kuģis samazina ātrumu. Nokavēju nofilmēt, bet kaut kādā... Rekur arī. Gada dienu varēja pasūtīt došiem pa maksu. Un dziesmiņu rekur dzied tieši kā reiz. Happy birthday to you. Happy birthday. I love you for a million years. I thought our love was I found myself. Ladies and gentlemen, we have a beautiful fire. Nemācējuši teikt, vai tas bija pasūtīts tikai speciāli mūsu kuģim, bet mūsu kuģis vienīgais aizbrauc tik tālu un vienīgiem bija redzams no kuģa šis salūts. Šitas salūts bija speciāli priekš Tamāras pasūtīts, jā, brīvība. Tā, šitajā Valentīna dienas tajā visā ietilpa Tamārai rozīti ietilpa. Un, protams, ka tu vari dzert vinču, cik tu gribi. Tur visu laiku tu vari prasīt, visu laiku tas ir iekļauts cenā. Tad īsumā uzreiz par šito te tūri, ko saki? Jā, ir to vērts. Vai ne? Jā. Jo par to naudu, jā, arī tie 30, cik bija? 30 eiro ir tā parasti. Jā, vismaz jūs pārēdīsieties, pieēdīsieties, jūs būsiet. Jā, un apskatīsies tumsā visu šito ritīgi skaisti. Tieši tā kā rekomendējam. Un šīs sērijas nobeigumā es jums piedāvāšu apstīties maziņu timelapse, kāds izskatās skats no mūsu viesnīcas uz kuģīšiem vai nakts izbraucienu.